Šīs dienas saruna ar Lindu Mezdulkinu, kur ir pilna laika ceļotāja, blogere un digital nomad strādājot no jebkuras vietas pasaulē. Runājām par to, kā adaptēties jaunā vidē un kultūrā, par to, ko viņai nozīmē apmeklēt jaunu valsti. Un arī Freedom Society, kurš bija Lindas sapņu projekts un viesnīca Filipīnās Siragao salā. Šo podkāstu atbalsta Explore ceļojuma plāni, kādus es vēl nebiju redzējis. Katrs plāns ir ļoti skaists un interesants un tev piedāvā 16 vietas vai aktivitātes kādā no piedāvātiem galamērķiem. Ir Bālī, Taizemē, Filipīnās, Barcelonā, Meksikā un daudz kur citur. Izpildi tur doto uzdevumu, dalies ar to Instagram, TikTokā un lai redzētu arī, kā citi ceļotāji to galā. Tad ļoti interaktīvi veids, kā ceļot un tāda savu veidu spēle arī. Katrs ceļojums plāns tev arī pastāstīs, ko vairāk par to, par šī apmeklētajām vietām, ko tev apmeklē, kāds maziņš aprakstīns, ritīgi tā kodolīgi, īsi, konkrēti tāds, ko tu var izmantot savos rīlos vai Instagram aprakstīņā. Tāpat tās ieteiks arī restorānus, kuros paēst, un arī naktsmājas. Vienmēr tas viss tikai par kafijas cenu. Tā kā ļoti labs dīls, ļoti labi un skaisti gatavi plāni, ko es noteikti iesaku paņemt katram līdzi, pirms tu dodies ceļojumā uz kādiem no šiem eksotiskiem galamērķiem. Protams, kā ierasts šo podkāstu atbalsta arī High Explorer ceļojuma aģentūra, kura atver pasauli plašāk un ved uz tādām vietām un piedzīvojumiem, par kuriem tu vienmēr esi sapņojis. Un brīžiem tev pat sapņos nav rādījušies. High Explorer noteikti tie, kuri ļaus tev iepazīt unikāls galamērķus un doties vēl aizraujošākās ekspedīcijas, un starp citu daļu no tām es pats arī vedīšu. Un tu vari doties man līdzi. Jau šogad gan tikai jau vairs palikuši Gvatemala un Meksika, bet nākošais gadu būs ļoti daudz interesanti un skaisti galamērķi, kuros tu vari pievienoties. Bet tagad gan klausies manu sarunu ar Lindu Mezdulkinu un neaizmirsti piesekot kanālam. Atzīmies šo sarunu ar laiku un, protams, padalies ar ģelgu. Ļoti bieži pie manas podkāstos ir ceļotāji. Protams, ceļotāji ir vienmēr, bet tad ir tāda daļa ceļotāji, kas, ar ko saprotot sarunas laikā, ka tomēr gribās ieceļot vairāk un saucamais tas full-time ceļošanas standartiņš, vai ne? Visi mēs gribam, neiesim noliegt. Man liekas, tas ir skaisti, bet vai viegli, vai grūti, un vai gadījumā ceļojot pilnu laika, es vienmēr arī esmu teicis, nav jau tā, ka tu ceļojot pilnu laiku, tu jūties kā ceļojumā. Jo tā ir tava ikdiena, tā kļūst par dienu, par ikdienu, par tavu vidi, par tavu pasauli apkārt. Un šodien pie manis ir Linda Mezdulkina, un tieši ar Lindu gribu parunāt par šo te, jo Linda jau arī ļoti ilgi jau ir prom no Latvijas, ceļo, pilnu laiku ceļot, to mēs noskaidrosim, cik ļoti pilnu laiku vai nepilnu vai kā, bet man liekas, te būs tieši par šiem jautājumiem gribu parunāt vairāk, tā kā čau, Linda. Pareizi pastāstīt par tevi. Čau, liels prieks, ka man jūs aicināja. Man ir liels prieks padalīties ar klausītājiem par manu dzīvesveidu un to, kā es to daru, un varbūt iedvesmo citus cilvēkus arī doties un ceļot, varbūt ne pilnai laikā, bet varbūt tās vismaz. Pavirināt savus atvaļinājumus tādai var izbaudīt dažādas pasaules malas. Tāpēc, droši, paldies. Jā, zini kā, par to ceļošanu arī, par to iedvesmošanu, jo viens ir veids ar ceļotājiem, ka mēs vienkārši tātad sekojam kādam citam līdzi vai atrodam bukletiņā galamērķi. Es gribu aizbraukt, tas ir mans mērķis, un tad tu brauc, jau iedvesmojoties no kāda, bet tādā brīdī, kad tu jau sāc dalīties ar savu pieredzi, man liekas, tas jau ir tas, kad sāc iedvesmot citu, un tas ir tas svarīgākais brīdis. Vienmēr visiem esmu teicis, ka ceļotājiem ir tik svarīgi neaizmirst dalīties un stāstīt par to, jo tā pasaule, mums ir atbildība to pasauli atvērt plašāk un parādīt. Jo katrs mēs redzam viņu tomēr ar savādāku acīm, ar savādāku pieredzi, ar savādāku skatījumu uz lietām. Un tieši tie dažādie spektriņi, dažādie uzlases skatījumi, kā mēs redzam to vidi, vai ne, tas arī var parādīt
to pasauli no dažādām pusēm. Un tev jau arī, tu ļoti daudz stāsti un rādi tieši ar savas bildēs un blogos un video, tev YouTube arī diezgan aktīvs ir, un daudz skaisti video par to, kā un kur, ko redzēt, ko meklēt. Kas ir tas, ko tu principā meklē un ko tu gribi parādīt cilvēkiem? Zini, īstenībā ir tā, ka ļoti svarīgi ir, es ļoti bieži dzirdu no cilvēkiem, ka viņi ir aizbraukuši kaut kur, nu, teiksim, pieņemsim, aizbraukuši uz Aizemi, uz Bankoku, un viņi saka, man nepatika, cik daudz cilvēku, tur ir viss pilns un uz ielām, čum un monč, un tad, kad es aizbraucu, pieņemsim, uz Aizemi, man ir tāds, ka tad, kad es dalos uz saviem stāstiem vai video vai bloga ierakstiem, man gribas, lai cilvēki redz to citu pusi, lai viņi redz, ka ir veids, kā izbaudīt, piemēram, to pašu Bankoku vai kādas citas turistīgas vietas, kur ir pludmales, darot to citādāk, kā apmeklējot, piemēram, mazāk turistīgus restorānus vai izvēloties reiz, bet tā kā tās pieredzes no visām pusēm, lai te ir kaut kāds tā kā jau plāns gatavs, man patīk gatavot plānus cilvēkiem, man patīk, lai cilvēki brauc un izbauda, nevis viņi aizbrauc ceļojumā, viņi atbrauc atpakaļ riktīgi disappointed, viņiem ir tāds, nu šeit man galīgi nedara, es negribu. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem redz. Un tā kā, ja viņiem ir kaut kāda padomi jau, tad man tādu gandarījumu dara, ka sākās uzraksta Linda, wow, paldies, es biju šitajā hotelī, vai es biju uz šito ielas ēstuvīti, samaksāju €1 un tik garšīgi mūte zupuzē, tad man ir tās, es to izdarīju. Man tas ļoti garšīgi. Ļoti labi. Šito es saprotu, jo man tieši tas pats, kad es arī stāstu, protams, par Meksiku, man tā ir sirdslieta, un kur man veseli un pārējais viss dzīvo. Un tad, kad es cilvēkiem stāstu un tie sajūsmas atpakaļ, cilvēki ir forši, ir labi. Tā ir tā enerģija, ko mēs gribam, vai ne? Mēs jau arī ejam cauri tiem ceļojumiem, piedzīvojam caur sevi. Un tā ir kaut kāda daļa, ko mēs atstājam, bet gribās atpakaļ šo enerģiju saņemt. Un ja mēs varam iegūt, tas motivē, tas baigi motivē tomēr, vai ne? Ļoti. Ja rekur pastāstīšu, atcerējos arī par to dažādo pieredzi, atskriešībā, kā mēs ceļojam man ar ko kopā, vai ne? Un tad man bija Marokā pirms vairākiem gadiem bija un arī ceļojam ar vienu čalu kopā. Un tā, ka viņš pirmās dienās jau stāstīja, cik viss ir slikti, cik viss ir blēži, cik viss ir briesmīgi, cik viss ir uzmetēji, cik viss ir, un tu pirmo reizi, pirmā pieredze, un tu tā uz viņiem visiem skaties arī, tāpēc, ka tev tā stāsta, vai ne? Un tas ir visur. Pēc tam es tas vairākas reizes bijis atpakaļ, saprotu, ka pilnīgi savādāk pasauli, galīgi nē. Nu, kāpēc? Nu, nav. Nu, tas ir tiešām, mēs iedvesmojamies no tiem avotiem. Ja mēs stāstīs apkārt, visi slikti, visi briesmīgi, mēs arī tā to vidi redzēsim. Brauc ar to domu jau galvā, tu jau kāp lidmašīnā, un tev jau kaut kāds draugs ir pastāstījis, ka Marokā viss ir slikti. Tad tu jau lidmašīnā, tu jau esi nogrūzījies, un tu jau esi tāds, kāpēc es par braucu uz turien, un kad tu izkāp ārā, un tu jau skaties ar skepsi uz visu to, un tev jau ir tāds, ka, negribu turēs, man teiks, ka tur viss negribas. Lai šitā oblīdē palikt, tu saka, viss to. Un, šitā tev ne, ja tu noskaņojies negatīvo, ja tu jau esi galvā ieņēmis to, ja tu brauc jau negatīvām domām, tad ir grūti izbaudīt un ir grūti atrēties tām jaunajām emocijām un jaunajiem iespaidiem, kas man liekas, ka daudz cilvēki ietekmējās vairāk pat no negatīvā nekā no pozitīvā. Mūsdienās vismaz tas ir tāds, ka. Bet man liekas, visi internets jau uz to barojās, jo tev vairāk tās negatīvās ziņas pasniegs, vai ne cilvēki uzsūc to labāk. Jo pārējie un tajā labajā, jo ko tur vienmēr ieslēdzas, es taču zinu, es taču māku, es taču varu, un tur viss šitas. Bet, nu nav tā, vajag tomēr ieklausīties tevis vietējos vai tevis padomos, kas tur ir bijuši, un, tas daudz ko izmainīs, tiešām daudz ko. Protams, tas sliktais jau arī jāpaņem vērā un vienkārši caur savu filtriņu jāizfiltrē un jāsaprot, cik tas legit ir un cik nav, vai ne? Tieši tā, jā. Jā, bet klausies, tev tas tavs, tā teikt, smilšu kaste un spēļu laukums galvenokārt ir Āzija, ne? Kā tu līdz turienei nokļuvi un kāpēc Āzija? Īstenībā es sāku ar to, ka pēc skolas absolvēšanas, visaugstskolas absolvēšanas Nīderlandē,
Es domāju, jā, viņam ir gadiņš brīvs, un tad man bija tāds, uz kurien lai brauc, un Āzija tā kā, tādiem tik un augstskolas, cik man tad bija 19 laikam, tad Āzija ir tas, lētākais un drošākais, un iedomājies, sanāk, cik 8, 9 gadus atpakaļ, tad bija vēl lētāk, un viss bija tāds jauns un tāds, tad bija tas, ka, ja Āzija ir tāda studentu budžetam vai tāda, ceļojumu budžetam ir ļoti, ļoti piemērota un ļoti droša, un hotels par labām cenām var dabūt. Tā kā es vienmēr, kad esmu bijusi iespēja, es vienmēr atgriežos uz Āziju, un tagad 4 gadus Covid laiku es biju Meksikā. Tā kā man bija tāds, un arī sāku strādāt, un tad vienā brīdī man bija, nevar nosēdēt, braucam pēc Āziju. Tā kā Āziju vienmēr sauc, jā. Zini kā, rekord būtu vairākas lietas reiz uzaugs par to, ko tu stāsti, un pirmkārt, jā, par Āziju tas viennozīmīgi, tas man liekas tāda standarta, klasiska taciņa, sevišķi studentiem, kur aizbraukt un iepazīties, man liekas arī viena no ērtākajām un drošākajām un tādām saprotamākajām vidēm, kur sāk ceļot. Viss tomēr ir turismam droši un saprotami, un tu vari ātri iejusties vidē un saprast, tev tas turisms patīk, nepatīk, kā tu gribi ceļot tur dažādiem veidiem, vai ne? Un tas, man liekas, ir tas foršais. Nākošais, es domāju, arī, Latīņamerika ir grūtāk, bet Latīņamerika tāpēc, ka tur viss tādā RAW formātā, ja tu brauc tālāk. Protams, viena ir runa par Meksiku, protams, tur ir turismiņš lielais daļēji, bet ja tu pabrauc tālāk, tad tur tādā RAW sākās viss, un tad ir jāsaprot, kas būs un kā. Tur jāskatās, tur jāpišķiņā. Tā gan, tas tāds next level, bet es atkal, es Filipīnās neesmu bijis, bet man sieva ir bijusi daudz, un dikti viņa dzīvoja arī Filipīnās, un viņa saka, tev uz Filipīnām obligāti jābrauc, tev patiks, tāpēc, ka viņi ir tik līdzīga tai meksikāņu spāņu kultūrai, tur tā ietekme no spāņiem tomēr ļoti, ļoti liela, tāpēc arī valoda, protams, un tā kā tas varētu būt kaut kas tas paralēli. Bet kas ir tas galvenais? Teiksim, arī Meksikā bija, ko es tikai labi to vidi saproti. Kurā vietā tu biji Meksikā, ko tu darīji, un kāpēc tev tomēr no Meksikas vilka atpakaļ tik daudz uz Āziju atkal? Redzi, es aizbraucu uz Meksiku 2020. Sanāk, tikko, kad bija Covid sācies, es no Āzijas aizbraucu atpakaļ uz Amsterdamu, tur, kur es agrāk dzīvoju, kad es studēju, jo es domāju, ja tas ievilksies, man ir jātiek atpakaļ uz Eiropu vismaz. Bet tad viss sāks liekties ciet, un es domāju, viss. Un tad es domāju, Amsterdamā maksā tīri un viss pārējo, un ja darba nebūs, tad es domāju, labi, jātiek projām. Un principā vienīgā atklātā valsts bija Meksika. Un es pat īsti dzīvē nemīlu. Es esmu bijusi Gvatemalā, Kubā, Peru, pa to galu. Ne ļoti daudz Kolumbijā, bet tas Meksikas tāpēc īsti neiedomājos. Es labi, braukšu. Un kad es aizbraucu uz turieni, es labas un smukas plūdmales un villas, un tā bija Tuluma, klasiskais turistu galamērķis. Jā. Bet ar Covidu cenas bija vienkārši neiedomājami cenas. Varēja noīrēt 2 stāvu villu, es nemeloju par 400 eiro mēnesī. Un ar baseinu un visu ļoti, ļoti labi. Es domāju, kāpēc, ka nepavadīt Covidu šeit un paplānošu, ko darīšu tālāk un tā. Un tad es no Tulumas uz Playa del Carmen, no Playa del Carmen uz Cancunu, un tad sanāk, kā katrā vietā pa kādiem 8 mēnešiem. Es atpildu darbu, neilgi pēc tam, kad es aizbraucu uz Meksiku, strādājot vienai amerikāņu kompānijai, pēc viņiem tas noteikums bija, ka man jāpaliek Meksikā, jo viņi mani nolīga teorētiskā Meksikāna. Un tad man bija tāds, kad arī, kad Covid beidzās, es īsti nevarēju izbraukt. Un es Meksikā iepazinos ar savu vīru, un tad mums bija tāds, labi, mēs jau tā kā dzīvojam šeit, un mēs jau tā kā, paliksim Meksikā. Un tad mēs pārvācām uz tādu pilsētu Puebla. Es nezinu, vai tu zini, tu noteikti zini, jo tu esi bijis Meksikā.
kļūst uz šķērsu, un tur ir tāda maz tāds ciemtiņš, ko sauc Čolula. Tas ir tāds tā kā maģiskais ciemtiņš. Un tur pēdējos gadījus divus gadus mēs vēl dzīvojām tur, kas ir tuvu viņa hometownam, tad mēs, tas bija daudz tā īstāka Meksika, un tas jau vairs nav Tuluma vai Cancuna, un tas ir tā kā Protams. izkaupēt uz Oaxaku, gan Veracruzu un pat turienē. Jā, varētu pat īstenībā teikt, ka lielākā laika tas Kaudī Pueblo, kas bija arī ļoti forši, bet vienā brīdī man ir tas nomadiskais gars, es nezinu, niez visās vietās man ir tāds, ka nevaru vairs nosēdēt. Un es tā pēc tik ilga laika vienā vietā, es domāju, es neatceros, pat, ka es tik ilgi esmu bijusi vienā vietā vai pat vienā valstī, un bija tāds, labi, ir jāmaina kaut kas, un tad es meklēju citu darbu, kas man atļautu būt, jebkur, jo tā brīdžu darbam bija tas noteikums, ka man ir jāpaliek Meksikā. Un tā, ka meklējuši kādu citu iespēju, un tā, jā, man paveicās, un tad es atkal biju brīva doties, un tad mēs ar vīru devāmies atpakaļ uz Āziju, un man bija tāds aizbija, vēl bijis uz Āzijā. Un jā, tad esam šeit, un plānojam notiek palikt tādu laiciņu. Super. Nē, super. Man liekas, ideāls veids, kā atkal, protams, tas Covids baigi daudz ko atvērt, un Meksiku ļoti daudziem ceļotājiem. Tiešām tas bija ļoti labi strateģisks plāns Meksikai. Un skaistās vietās bija. Tiešām, tu iepazini to Karību krastu un pēc tam atkal to vidējo, to centrālo daļu arī, kas ir ļoti autentiskā un skaistā, ļoti skaista. Protams, ļoti skaista pilsēta, starp citu. Un baigi jau, tas gan labi. Un, jā, es nezināju, ka tev vīrs ir meksikāns. Jā, domāju, viņš no Filipīnām, es redzēju, bet es skatījos, domāju, Nē. Meksikāns jau pēdējos 4,5 gadus kopā. Tad, principā, tad, ja es aizbraucu uz Meksiku, tad varbūt Covid paliet to labāk izlēmzīmē. Jā, tikai es aizbraucu uz Meksiku, tad es arī jāpazinos Tulumā, jo viņš tur arī bija iestrēdzis, un tad mēs iestrēgām kopā, un tā arī tas viss izvērtās, kas vispār ir atkal cits stāsts, ka ļoti interesants un ļoti foršs, ka vismaz kaut kas labs no Covid izvērtās. Good things happen in Mexico. Next time. Un viņš ir tāds īstais meksikānis, tāds, ka, jā, tas man arī ļoti patīk, tā visu kultūru uzpāries. Un tad, kad es biju Meksikā, un vienmēr, kad mēs atgriežamies Meksikā, man ļoti patīk tas, ka es redzu visu no vietējā skatu punktu. Un arī tad tevi neuzvar tik ļoti kā turistu, un tā kā, ja tu esi ar vietējā, tad ļoti forši. Tā ir ļoti liela atšķirība. Man pat iedomājas, es Meksikā 20 gadus šobrīd jau ceļoju un plīstu apkārt. Un vizuāli vienmēr man uztvers par turistu un balto un gringo vienalga. Līdz brīdim, kad sāku runāt, es ieslēdzu meksikāņu akcentu, tad viņi, šoknā, viss notiekās. Bet citādi tas gan. Un jā, no tā nevar izbēgt. Un tas gan, es domāju, Āzijā ir līdzīgi, bet varbūt tomēr tik daudz nepievērš uzmanību. Ne, tur jau ir samierinājušies tiem turistiem un baltajiem. Un tā attieksme, man liekas, Azijā ir kaut kā bišķās citādāka. Varbūt viņi nav tik, atkarīgs arī kā, kur viņi, man liekas, Azijā, pat citreiz viņi nav tik uzstājīgi un tik uši pret tiem turistiem, ka citās vietās, citās vietās viņi pat liek tevi mierā. Bet tā ļoti turistīgā vietā kā Balī, pieņemsim, tur nevar atkauties no ne taksistiem, ne no kā. Bet tu brauc uz kaut kādām tādām mierīgākām vietņām, piemēram, kaut kur tajā Vietnamā, Spidienē vai kaut kur nav tik daudz turistu, tad viņi tev īsti nepievērš uzmanību, un tas ir patīkamai veidot forši, jo citreiz tev lec virsū no visām pusēm, un nevar atkauties, tad arī ir tā, ka tev višķās to pahojā, ka nevar izbaudīt to vietu, kur tu esi, vai te mēģini notiekot visu iespēju, pamīli zirgu un rīsu maizi, un, jā. Zini, kā viena no tām pārsteidzošajām valstīm, kuras, domāju, būs atkal tas šī baigā attieksme. Visi redzēs man kā turisti un klubs virsū un vispārēj, un patiesībā nebija. Zini, kas bija? Venezuela. Tā, ka pilnīgi šokā, jo jebkurš no mums
baltajiem eiropiešiem cilvēkiem arī Venezuelā izskatītos pēc venezueliešu. Jo tur tik daudz tas sajaukums ir rasēm un asinīm, ka tu vienkārši iedaries tajā vidē. Un fantastiski, un nevienam neinteresē, kas tu esi, ko tu tad dari, kāpēc. Ja interesē un sāk runāties, tad viņiem ir tā ārkārtīgā sirsnība un viesmīlība. Cik reizes es pie viņiem kaut kādiem random cilvēkiem skoliņās man aicināja iekšā ēst pusdienas ar direktoru pie galda vai kaut kādas tantes uz ielas, kas taisa ēst pie sevis pusdienās ar visu ģimeni. Nu, tur tā viesmīlība ir pilnīgi citā līmenī. Bet nevis tāpēc, ka tu balstais, bet vienkārši tāpēc, ka saprot, viņš grib par tevi uzzināt kaut ko vairāk. Bet tā ir no pirmā skata, viņš tev pat nesapratīs, ka tu esi ārzemnieks. Vajag. To es nebiju gaidījis, Venezuelā. Es domāju tiešām, ka tur būs tas līdzīgi kā citā pasaulē. Nav bīstami Venezuelā. Es neesmu nekad bijusi, bet ņemot vērā visu to situāciju, kas notiek, un tad, ka cilvēkiem vienkārši daudziem nav citu opciju, un tad soku vai kaut kā tā. Jā, es Venezuelā gan biju, jau tagad, kādus 10 atpakaļ laikam. Toreiz bija Venezuela draudzene, tad brauc pie viņas un viņas ģimenes arī, un vēl Čaves bija dzīves. Tie bija citi laiki, un tad bija tiešām, Venezuela ir no tām vienām retajām valstīm pat toreiz, kur es pat nedaudz jau jūtu, ka tāds skats pakausīja, ka skanēja, jo mēs tur pludmalē bijām, pat es biju ar vietējiem meiču, mums vienalga jau skanēja tā, ka, kaut ko atstāsiet pludmalē, pazudīs mantiņas. Tā, ka, tu jūti, ka tur pa laikam kaut kur tādi gadījumi. Bet tas vairāk ap Karakasu, lielo pilsētu. Tā, ka mēs bijām mazajās pilsētņā, vispār nekas. Baigā čiliņā. Bet tagad? Jā, ļoti izteikti lielās pilsētās. Pieņemsim arī Mehiko pašā par sevi. Es neesmu, pieņemsim, vai lielais Mehiko fans. Meksiko City paša par sevi. Es esmu. Jā, jo es kaut kā jūtos tur tāpēc. Un es sevišķi tu paprot, višņās ārā, ārpusē no paša turās. Tu esi kāds vai kaut kā tā, tad ir, nekā tas osmi ciemati, bet tur tā kaut kāds ir. Zini kā, es tev pastāstīšu par Mehiko pilsētu. Mehiko pilsētu tomēr ir 26 miljoni cilvēki. 26 oficiāli. To grūti aptvērt, ceļš tādam no Rīgas nākošam cilvēkam vai no Latvijas, vai ne? Un tā ir viena pilsēta. Un līdz ar to man arī pirmās, es nezinu, man liekas, tur 10 reizes, ko es Mehiko pilsētā bija tādā šokā. Tur man brauc visām pusēm, es neko nesaprotu, ko, kas, kur, kāds veinos, kas tur, ko, tur baigi daudz viss notiek, tur tāds ņēda, tur troksnis, vispārējais, tik daudz. Es domāju, nē. Vienu reizi es aizbraukšu un nodzīvošu kādu ilgāku laiku. Sapratīšu viens pats bez turistiem, bez savām grupām, vienītī. Un tā, lai sapratīšu. Nodzīvoju 3 nedēļas, un es iemīlējos tajā pilsētā. Es sapratu, ka, tad tu uztver to, pirmajās dienās tev nav grūti, bet tad tu uztver to dinamiku, kas tur notiekās, kā lietas funkcionē un kas tur apkārt. Tu saproti, ka man ir ļoti svarīga kultūra. Vispār visa veida kultūra, vai tie ir koncerti, vai mūzika, vai dejas, vai tradīcijas kaut kāds vietējais, vai kas, tas man ir ļoti svarīgi. Un Mehiko pilsēta ir viena no kulturālākajām pilsētām pasaulē, uz cilvēku skaitu ņemot, visvairāk muzeju, uz cilvēku skaita ņemot. Tur ir jebkas, un katru dienu tu vari atrast kaut kādus notikumus, kaut kas tev notiek, kaut kur visur kaut kādi. Visu laiku kaut kas ir, ko darīt. Un pa tiem rajoniņiem arī. Ir tādi skaistie rajoni, kā Palanko, pieņemsim. Viņš izskatās kā Eiropa, jebkura Eiropas pilsēta. Aizbrauc uz tādiem jau hipsterīgo, teiksim, Kondesu vai Kojakanu. Jā, pilnīgi cits šarms uzreiz tā vietējā kalorītā Meksika, krāšņa, skaistā, Roma arī ar savādāk. Tie rajoniņi ir katrs savādāks, un viņš ir viens otram blakus, tur forši izkārtot. Protams, ir arī rajoni apkārt, kuros nevajag līst parastam cilvēkam. Ir tāda rajona, kur pat takši nebrauc iekšā, kur pat policija nebrauc iekšā. Ir tāda, tik lielā pilsēta. Vai ne?
Tā ir. Jā, Bet ir kaut kādas lietiņas arī tie noteikumi, ko zināt, ko ievērot, ko darīt, ko nedarīt, un tad ir viss čauts arī rīktīgi par skaistumu. Tad to pilsētu var izbaudīt. Bet tādā ātrā skrējienā grūti viņu iepazīt. Tāpēc arī es vienmēr cilvēkiem stāstu, mēs runājam atkal par tiem padomiem, kā iepazīt, ko mēs sākumā pieminējām. Es vienmēr sāku ar Mehiko pilsētu, ir pirmajās dienās, nevajag ar sabiedriskiem transportiem, vai ar takšiem braukt, vajag ar kājām viņai iet cauri. Man tāds standarta maršrutīns uztaisīts, kur iziet cauri lēnām, nesteidzoties pa centru, tur viss ir droši, skaisti, lēnām klīst cauri un sajust to visu vidi. Man liekas, fantastisks pilsēta, tiešām fantastisks, ja vēl trāpās kaut kādos svinībās un pasākumos, kā arī pašā svētdienas fantastisks Mehiko pilsētā, kad bija pilsētas laukumi, lielās ielas ir cieti un tikai gājējiem. Skaisti, man ļoti patīk. jā, tev tā. Es esmu bijusi tikai Mexico City, cik 3, nezinu, man liekas, 4, 5 dienas kopā, un tas arī bija tā caurskļejot un līdz centrāliem laukumiem, tad atpakaļ, un tas ir viss tā kā, varbūt tāds pat man nav, man varbūt nav tāda iespēja kā tev, tad noteikti man būtu jāiet turē ar tevi, jo tu noteikti zini daudz vairāk, lai parādītu visas tās pašās vietas. Jo katram jau tas skatu punkts ir citādāks, varbūt tās, kad es biju kopā, es vienkārši nepaskatījos un neizbaudīju tik daudz, cik vajadzēja, un aizgāju uz pāris turistu ķeksīšu vietā, un čau. Apmēr. Zini kā, es esmu diezgan droši, ka tu tur atgriezīsies. Tev ir tomēr Meksikāni, tā kā jūs noteikti būsiet atpakaļ un atgriezīsieties, un tad noteikti paprasti, es tev padošu arī padomus, viņš jau pats arī gan jau noteikti, ka zina daudz un dikti, tā kā saliksiet kopā un foršas vietas. Okay, bet, klausies, labi, līdz ceļojumiem mēs esam nonākuši, bet vienmēr man ļoti interesē viena lieta par ceļotājiem. Kā tas viss sākās? Skaidrs, Latvija bērniem, kur tu uzaugi, tev bija kaut kādi jau, tā teikt, kaut kāda vilkme, gribējās jau redzēt, kas tam dīķim otrā pusē un kaut kur ceļot prom? Es uzaugu Rīgā, Toņikalnā, ļoti centriski, bet tad, kad es biju vidusskolā, man bija cik 16, 18. Mēs kaut kā vienmēr ar draudzenēm braukājām, tīri pa Eiropu un tā, un man bija tāds. Kaut kā izklausās varbūt dīvaini, bet atgriežoties vienmēr atpakaļ Latvijā, man bija tāds, te nav baigi daudz ko darīt, es zinu, ka noteikti izklausās ļoti slikti, es to tāds kaut ko, bet tad, kad tu dzīvo vienā vietā ilgu laiku, tad tev ir tāds, ko darīt. Tad man bija tāds, un pasaulē taču ir tik daudz ko redzēt, un es tā, kā es vienā vietā tad visu laiku būšu. Mans prāts vienkārši nevarētu apvērt, ka man pieņemsim visu divu, tagad būtu jānodzīvo Toņikalnā. Un tad tu paliec tā kā atkarības, tā kā, es nezinu, narkotika vai kaut kas tam līdzīgs. Tev tā kā gribās vēl, tad es šito valsts tās redzēju. Un es biju tajā pilsētā un tajā ūdenskritumā un tajos kalnos, un tagad tāds ar pasaulē ir tik daudz ko redzēt. Un man taču nepietiks laika tam visam. Un tad es sāku ar to, ka es pēc vidusskolas aizbraucu mācīties ārzemēm, jo es domāju, ka tas man pavērs tikai vairāk iespējas un varbūt tā kā internacionāla izglītība, man pavērs iespējas varbūt strādāt kādā internacionālā organizācijā. Kaut kur tepat Eiropā es pieņemsim domāju, vai tur, kad es tā vienā skapjos jau no jaunības. Ko tu studēji? Es studēju Eiropas un internacionālās tiesības. Tā kā teorētiski es skaitos jurists, bet pēc jurista neizskatos galīgi. Bet, jā. Un tad man bija tāds, augstskolas laikā es mēģināju braukt visur, kur vien varēju, kur man bija iespēja katrās brīvdienās noķert Ryanair lētās biļetes. Un tas man bija tāds, vai Eiropa paliek par mazu. Un tad es labi jāšo uz Āziju. Un tad Latvijā Amerikā vēl nav būtis. Labi jānāc turien. Tas ir kaut kāds, tas dzīvulis, vai tas ir, es nezinu, varbūt mums ir kaut kāds erors smadzenēs tiem ceļotājiem. Dullās nav kas gains, tas ir, es tev saku, dullās nav kas gains. Tieši tā, ka tev tas kaut kas tev neļauj sēdēt vienā vietā. Un es pilnībā arī saprotu tos cilvēkus, kas ļoti labi jūtās mājās un mēs tāpēc esam savādāks, vai ne? Tā kā, bet man tas ir tāds, ka
Es nezinu, tas ir kaut kas īpašs, tā kā, jā. Jā. Šito es arī zinu, man ir ļoti līdzīgi. Es gan ļoti vēl sāku ceļot pats tā pa īstam, tāpēc, ka bija ieslēdzies kaut kas tas atbildība pret to sociālajām normām, ka tev ir jātaisa karjera, biznesa darbi un vispārējā un jārukā. Un bija kaut kā forši, bija Latvijā, un ja man vecāki, teiksim, man kādreiz iedvesmojam dabā būt un aktīvi pavadīt laiku dabā, tad es to ap 2000 gadiem diezgan daudz apslāpēju. Tikai tāpēc, dēļ tās atbildības kaut ko darīju. Bet tiklīdz es sajūtu to māķīt lūpā, tā bija čau. Tā ir, un tur no tā vairs nevar izbēgt, tad vai ne? Es citreiz arī tā domāju, es skatos, pieņemsim, uz maniem tiem augstskolas kolēģiem, ar kuriem es mācījos augstskolā kopā, kas tagad ir tādās senioru pozīcijās, internacionālās kompānijās un bankās, tur menedžeri un tā. Un tad es pie sevis tā domāju, bet viņi dara daudz, tad, kad viņi grib, vai kur grib, vai kā, un, protams, viņi pelna ļoti labas algas, un viņiem noteikti ļoti skaistas mājas, bet es, pieņemsim, novērtēju vairāk to brīvību. Bet tā kā man ir savas kutības cilvēki, kas gribētu būt augstu karjeras kāpmēm un menedžējušās pozīcijās, tā kā, tas ir tās, ka man savas tās prioritātes, vai ne? Un tas. Kā tu veidot to dzīvi? Viennozīmīgi, un to es esmu saprotu. Mēs nevaram uzspiest. Un zini, kā atkal tas stāstīts, es gribu tā kā tu. Jā, mēs katrs gribētu savādāk vai kā ir. Mēs izvēlamies savu ceļu dēļ tā, ko mēs sekojam, kas ir mūsu tās prioritātes. Un katram savs, tu nevari visu, bet var uz kaut ko tiekties, uz kaut kādu mērķu, uz tam sajūtām, uz ceļojumu arī galvenais, vai tu gribi ceļot un redzēt tās vietas katru nedēļu citas, vai tu aizceļo 2-3 gadā, varbūt tās ar brīvdienās, un es priecīgs, un tas ir ok, jo vairāk tev arī nevajag, tāpēc, ka tev ir citas lietas, kas tev piepilda. Un tas ir ļoti ok, vai ne? Bet kas ir tas, pēc kā tu brauc? Kas ir tas, ko tu īsti meklē? Aha, foodie. Zini, kā pagaidām tā pārtraukšu uzreiz. Es skatījos tev sociālajos tīklus, tātad Instagrams aktīvi un tas pats YouTube. Nav neviena bilde, neviens vidīgs par ēdienu. Jā, īstenībā, bet zini, kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka cilvēkiem baigi neinteresē. Es vienmēr arī tad, kad es tā aizpildīju kontentu, es domāju, kas tiem maniem sekotājiem vairāk interesē, un tad vienmēr ir, tad ir tie apskates objekti vai foteļi vai kaut kas tā līdzīgs. Es domāju, ka varbūt cilvēki nav tādi tik ļoti traki kā es, ka var iet uz ielas un nomēģināt, es nezinu, tur zirnekļus vai vienalga principā vai kaut kā tā. Tā kā, jā, es domāju, ka... Man liekas, tas ir forši, tas ir atkal tas, kā mēs esam pieraduši pie saviem pelēkiem zirņiem, rupmaļus un citām lietiņām, bet cik latviešu cilvēki ir ēduši zirnekli, cik pasaulē cilvēki ir ēduši zirnekli, vai vienalga, runājot. Daļai jau redz, kāpēc tie foodie kontenti ir tik populāri pasaulē, tāpēc, ka cilvēkiem gribās redzēt un sajust un saprast, vai tas viņus kārdina vai nē. Vai viņi to grib vai nē, vai uzrunā vai nē. Un tas atkal, tā ir veids, kā mēs ceļojam. Man arī ēdiens ir ārkārtīgi svarīgs, ārkārtīgi. Tā ir viena no lielām šīm te nišām, kāpēc es ceļoju, ko es meklēju, tas ir ēdiens. Jo es domāju, ka ēdiens ir tas, kas veido kultūru, kas tieši ir katras kultūras identitāte, vai ne? Aha, tas pats process, kā gatavo, kā cilvēki. Vienot cilvēki sanāk kopā, lēkos un visā, principā, situācijā vienmēr tiek ēst. Un tā kā tas arī kaut kas, tas ir interesants un kā vietā, kā ēdieni ir citādāki un kā tā pasaules malā, tas vienkārši ir tik ļoti tāds, wow, kas liekas ļoti interesanti. Tas ir arī jauni. Jā, bet vai tad tu galamērķis arī izvēlies tieši dēļ ēdienu, bet tu esi varbūt kaut ko noskatījis un es gribu, braukšu turien, tāpēc, ka tur var apēst to un kaut kas?
Vai tas tiešām tik ļoti Tas izklausās jau diezgan crazy. Jā, pati bet, pateici? jā, īstenībā, jā, tagad es domāju, mums jāņem savu vārdu, ka jau tagad izdomās, ka esmu plākiem. Nē, principā, ar galamērķos vienkārši man gribētu apskatīt pēc iespējas vairāk valstis, cik es varētu, jo tāda, jo, protams, katra valsts ir citādāka, un jo vairāk iespēja dažādāk, tad pieņemsim, es domāju, es nekad nebiju domājis par to, kāpēc tieši. Jo principā vienmēr ir tāds, ka es vienkārši skatos no tās vietas, kur es esmu šobrīd, uz nākamo, pieņemsim, valsti, vai kaut kā tādu, uz Latvijas, tad esmu bijusi tā prācā. Nu, tā kā pieņemsim tā, ka nav tieši tas, vai varbūt arī no tā convenience puses vairāk referīgs, tāpēc, un man ir tā, jāredz visu, ko var redzēt. Ja nav būtis, tad ir jāmļot. Jā, es tev palīdzēšu saprast to atbildes, jo redz, pirms sarunas tu man arī teici, ka, tu pat biji arī Kambodžā, Ankorvatā, otro reizi atgriezies atpakaļ, vai ne, tu jau biji bijusi. Ja mēs runātu ar daudziem citiem ceļotājiem, daudz teikt, kāpēc? Es jau esmu bijis. Ka vienalga, 10 vai 15 vai 5 gadus atpakaļ, doesn't matter. Es esmu bijis, man otrais nav jāredz, bet tu aizbrauci atpakaļ. Tas ir viens. Un otrs ir, to arī tikko minēja, ka tu gribētu redzēt pēc iespējas vairāk valstis. Kurā brīdī tev, kā tu definē to redzēt? Jo daudziem arī izkāp ārā no lidostas, pazīmējies lidostā vai tur vienu dienu pa pilsētu, visi es esmu bijis. Bet kurā brīdī tu saproti, ka jā, es esmu te bijis, es esmu iepazinis šo kultūru un te ir tas ķeksīts? Visticamāk, es domāju, ka, protams, atkarībā no valsts izmēra tas, kas, ja valstī ir kalni, tad tev ir jākavar kāds laiks kalnos. Ja valsts ir, pieņemsim, pludmaļu valsts, tad jākavar kāds laiks pie tā pludmalēm, kas tev jādara. Tev noteikti ir jāapskatā valsts kāds reliģiskā būve, pieņemsim, ja tie būtiski tev jāaiziet uz kādu templi, vai ja tie kristieši apskatīt kādu skaistu baznīcu, tad tev ir jāaiziet paēst, noteikti varbūt vienā labā restorānā un vienā vietējā restorānā, lai tu var salīdzināt arī tās atšķirības. Vēl tur jāaiziet noteikti uz kādu vietējo tirgu, lai tu redzi, kā cilvēki dara biznesu vai kā to teikt. Tas ir pieņemsim tādas tā kā lietas, kas ir tās, kas tev kaut kā rada iespaidu par to valsti un par to kultūru. Jā, es gan pieņemsim. Tā vismaz man liekas. Kā šķiet? Jau pašiem? Pilnīgi piekrītu. Pilnīgi piekrītu. Es varbūt tās, es galvenais teikt, man liekas, pirmā vieta viennozīmīgi ir, ko ir tirgi. Tirgs ir tas, kurš jebkurā kultūrā parādīs šīs te kultūras tradīciju, autentiskumu, īstumu. Tu to var redzēt, vai tur ir pilns ar ķīniešu sūdiņiem, vai tur ir kaut kādi jau vietējās lietiņas, vai tur ir vietēji audzēti produkti, vai tomēr jau importēti. Un tādi tirgi ir ļoti daudz, tā kā to var arī ļoti saprast. Tad arī, protams, atrast vietu, kur paēst vietējo, nevis kaut kādu lielo čeinu restorānu, bet kaut ko vietējo. Un, protams, daba. Tas ir arī viennozīmīgi. Viens no iemesliem, kāpēc mēs ceļojam, vai ne? Tomēr redzēt šo te dabu un piedzīvot un sajust to. Tas ir. Šī man tie ceļošana, vai ne? Klausos, es ar katru ceļotāju, man liekas, runājot, un katram ir savādāk tā vīzija, kāpēc mēs to darām, bet pa īstam jau visiem ir viens un tas pats. Mēs meklējam kaut kādas sajūtas stīgas, kas tiek aizkustināts mūsu sirdī, veselē, vai ne? Vienalga, katram tā ir cita stīga, un tiešām vienam, vai tas ir ēdiens, vai tā ir kultūra, tradīcijas, cilvēki, un tā, bet kura valsts, kura kultūra tevi ir aizkustinājuši šos stīgus vairāk? Es esmu milzīgs Taizemes fans. Es esmu, man liekas, Taizemē bijusi kaut kādus, pat 2 gadus no visiem šiem 10, un neskatot 4 Meksikā. Tā kā uz Taizemi es vienmēr braucu, kad man Taizemi ļoti patīk, tāpēc, ka
cilvēki ir ļoti smaidīgi, ļoti jauki. Ēdiens ir ārkārtīgi garšīgs un, manuprāt, viens no lētākajiem pasaulē. Internets ir ļoti labs, lai strādātu, un Taizemē ir tā dažādība. Ja tev liekas, ka tu gribi aizbraukt uz kalniem, tu brauc uz Taizemes ziemeļiem. Ja tu gribi būt lielā pilsētā, tu vari palikt Bankokas reģionā. Ja tu gribi uz pludmalēm, brauc uz Phuketu vai brauc, ja tu gribi mācīties nieti, brauc uz Kotālu, kas ir otrā pusē. Pilns ar pludmalēm, pilns ar to dažādību, kas ir Taizemē. Un cik viss ir ļoti moderni savā ziņā savienots, ka var izbraukt gan ar autobusu, gan ar vilcienu, gan lidojumi, pārlidojot ir ļoti, ļoti lēti un to visu par ļoti lētāk cenā. Airbnb var ļoti labi, ļoti lēti noiet. Taizeme ir vienmēr tāds, ka man vismaz, ja man gribās višķiņās apstāties, ja es ceļoju višķiņās ātrāk, tad Taizeme ir vienmēr tāds, ka es atgriežos un vienkārši var novest somas un var višķiņās tā kā ievilkt telpa, un tad jau viss ir tāds pazīstams, un tu jau zini, uz kuriem vērsies, un jā, un tur ir tāds, ka ļoti, ļoti tāda patīkama vieta, kas man sirds guļ Taizemē noteikti, un jā, es pat domāju, ka, ja man vajadzētu kaut ko nobāzēties, kas nebūtu tā kā Latvija vai vīra valsts Meksika, tad mēs abi par bijām par to runājuši, ka mēs izvēlētos Taizemi, jo tur vienkārši ir viss, ko vajag, labu veselības aprūpi ieskaitot, ļoti kvalitatīva, ka man patīk. Burvīgi. Bet, klausies, man ir jautājums par to adaptēšanos. Mēs pirms tam pieskārāmies šeit tēmai par tiem ārzemniekiem, citā kultūrām, vidē, bet kā Āzijā, labi, pieņemsim tai pašā Taizemē ar adaptēšanos un to saucamo blend-in, kā tevi tur pieņem? Jo viens ir atbraukt turistam, bet otrs, ja tu gribi ilgtermiņā dzīvot, kā tur iejusties? Esmu ļoti atvērta turistiem, un tas ir viens no viņu galvenajiem ekonomiskajiem veidiem, kā ienākumiem valstī. Un tad ar vietējiem varbūt nav tik viegli satraukties, jo tomēr ir tā valodas barjera diezgan liela. Un Taizemieši paši sevi ir, manuprāt, ļoti ģimeniski cilvēki, un viņi, savā tajā ģimenes lokā noslēgti. Tas varbūt ir tāds, ka, ja tu meklētu vietējos taizemiešu draugus, tad tas varbūt nebūtu tik vienkārši, bet Taizemē ir ļoti milzīgā tas expert communities ārzemnieki, kas dzīvo Taizemē. Tas, pieņemsim, Čangmajā, ja viņu ir tik daudz, ka tu var atrast draugus ļoti, ļoti viegli ar līdzīgām interesēm arī Bankokā. Puketā, principā, tās ir no tās populārākās Taizemē vietas, un tur ir tiešām ļoti daudz ārzemnieki, kā, pieņemsim, ja tev pietrūks kāds no savas valsts, es domāju, ka arī ir ļoti daudz latviešu, kas dzīvo Taizemē, vai kaut vai no Eiropas, vai, principā vienalga kāds, pieņemsim, angliski runājošais, tad tādā ziņā, ja gribētu statusēt vai vienkārši papļāpāt, iziet ārā uz kādu āliņu vai vakariņās, tiešām ir arī ļoti viegli atrast cilvēkus, ar ko komunicēt. Pieņemsim, ja tu ceļo viens, tādā ziņā Taizeme ar to arī ir tā kā izceļās, jo turismu ir tik daudz, ka ir cilvēki no visas pasaules. Bet kā tev pašai? Tu meklē tātad ārzemniekus ceļojot, vai tu gribi ar vietējiem vairāk? Kā tev ir to? Redzi, atkarīgs, kur pieņemsim, jo Taizemē tas tajā laikā varbūt viegli, jo Taizemē tie nedēļ saku, ir tā komunikācijas barjera un daudz taizemieši arī varbūt nemeklē tik ļoti tūsēt, ar ārzemniekiem, bet pieņemsim, ka Latviņamerikā cilvēki ir ļoti atvērti. Tad Latviņamerikā visi mani draugi ir par meksikāņi. Un mēs arī kādu laiku nozavējām Kolumbijā, tad mums bija ļoti daudz kolumbiešu draugu, un tad, arī visi vietējie, ne tik pat daudz ārzemnieki. Bet attiecībā, kā redzēt, daudz vieglāk, ka cilvēki ir ļoti atvērti, viņi grib iepazīties ar citiem, un tā kultūra ir pilnīgi citādāka, un Taizemieši vairāk tā kā... Vairāk mums saprotamāk, jā. Aha, tieši tā, jā. Varbūt tās pat kā, jā. Ar Taizemi vēl ir tā, ka tomēr tā ir, man liekas, ir viena no šīm te
digital nomads galamērķiem ļoti, ļoti Jā. populāriem, vai ne? Līdz ar to, man liekas, viņam pat ir šī te digital nomad vīza opcija arī, vai ne, kas bija ļoti laba. Pareizi? nezinu, Tev arī ir šī te vīza vai nē? Kā tu, jo tu strādā arī attālināt, vai tu pieskaities pie digital nomads tomēr, vai ne? Redzi, manuprāt, taisni viņu vēl nav iepazīstinājuši. Man liekas, vai ja ir, varbūt uz viņu labāk. Man liekas, ka ir, jā. Varbūt jūnija veiks. Aha, tā vīza, kas ir uz 5 gadiem, vai ne? Un tev atļauj iebraukt 6 mēnešiem. Jā. Tā tev jāiebrauc. Tā ir ļoti laba opcija. Viņu, man liekas, iepazīstināja ļoti nesen. Es biju aizmirst tikko maijā. Tas bija tad, kad viņi sāka par to runāt. Tā kā tagad, kad mēs brauksim atpakaļ novembrī uz Čangmaju, es domāju, paliks tur apmēram 6 mēnešus, tad būs ļoti izdevīgi, tad mēs vienkārši uzreiz arī pieteiksimies te digital nomad vīzē, jo, manuprāt, viņi bija arī ļoti lēta kaut kādiem $280, kas darīja, ka tad uz 5 gadiem, un tad tu arī iebraukt un izbraukt, kad vien gribi, jo, tas, ka ļoti, ļoti izdevīgi, jo citādāk ar vīzām ņemties un vispār, jo kas atceros, pēc pāris gadiem varēja iebraukt pēc 30 dienām, un vīza bija €50, tad tev jābrauc ārā, tad tas ir atkal tev pēc transporta un laiks, ko tu pazaudē, un tad jābrauc iekšā. Tātad tas ir ļoti tās progresīvs solis, ko tā aizem ir iesākusi ar to visu, jo es domāju, ka tas vēl vairāk piesaistīs viņiem ārzemniekus, kas dzīvo ļoti aprieks viņu laikā. Man liekas, tas ir tiešām, jebkura valsts šobrīd iet līdz šim te trendam, vai ne, jo tik daudz cilvēku vien vairāk un vairāk sāk strādāt attālināt, un, protams, kāpēc ne? Izvēlēties, kurā pasaules vietā strādāt un dzīvot, kāpēc tev jādzīvo tur, kur ir ziema un augsts, ja tu vari visu gadu dzīvot tur, kur ir silts un saulīt. Strādā, atpūties reizē un viss tā, vai ne? Tu vari nedaudz pastāstīt par šo te pasauli? Kur tu atrod darbus? Jo es domāju, ka daudziem cilvēkiem varētu būt tiešām interesanti, kā meklēt, ar ko sākt un kā to darīt. Tad, kad es meklēju, tā kā patstāvīgi darbu, tad, kad es aizbraucu, kad Covid sākās uz Meksiku, jo īsti jau es ceļot nevarēju, bet ko darīt, tad es meklēju LinkedInā, tīri kaut ko pa savu izglītības līniju, es meklēju, varbūt tās varētu būt kādam juristam asistents vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā kā tāda tipa piedāvājums, bet jau brīdīs atradu ļoti daudz marketinga darbus. Tieši SEO marketings un digital marketings un vispārējais. Tā kā, pa to līniju. Un tā kā man bija bijis blogs ļoti ilgu laiku, man liekas, kādus 5 gadus pirms tam, un es biju diezgan daudz jau iemācījušies vienkārši pašmācības ceļā, SEO saistītas lietas, tad tas man ļoti palīdzēja. Un ar to, ka Covid sākās, ļoti daudz kompānijas sāka nolikt tieši cilvēkus darba online. Un tad es biju, tā ir laba ideja. Un tad es vienkārši principā skatījos LinkedInā un, principā Indeed un tādās online platformās, kur vienkārši var pieteikties pilnā laika darbiem. Bet tāpat laikā es arī skatīju un meklēju opcijas Upworkā. Upworks ir tāda platforma, kurā tu uztaisīji profilu un viņus sarakstīt visas tavas pieredzītas un lietas, ko tu proti darīt, vai tā ir tulkošana, vai pieņemsim kaut kāds grafiskais dizains vai kaut kas tam līdzīgs. Un sūtīt pieteikumus klientiem, principā cilvēkiem no visas pasaules, kas meklē cilvēku, kas varētu izdarīt viņiem viena darbiņa vai arī pilnā laikā strādāt pie viņiem. Un tad tu vari vienkārši sēdēt un sūtīt savus CV un pieteikumus uz dažādām opcijām un dažādām samaksas kategorijām. Un, protams, zini, ka tu sāc, tad arī tev jārēķinās, ka noteikti sākumā tev nemaksās daudz, bet tev ir tā kā jāattīstās, lai tu varētu tā kā mazliet pakāpties un lai varētu uzbūvēt to pieredzi, tad sākumā tev ir jāpieņem citreiz tāds darbiņš, nesagojot, kā maksā $5 stundā vai kaut kā tā. Vai citreiz tur var piedāvāt kādam, es te uztaisīšu logo, vai arī kaut ko, kas ir tavs hobijs. Tu piedāvā kādam paziņam, kam ir mājaslapa vai kāds biznes,
vai es tev uztaisīšu mājaslapu par brīvu. Un tā tu, kā veidot tās attiecības, un tas tavs paziņā, vai komentēt ar kādam citam cilvēkam. Un tā, ka sākumā varbūt tās ir jāciet mazliet tas laiks, un jācenšas tā kā uzbūvēt tā kā tavs tas loks, tas varbūt klientu loks, vai arī vismaz reputācija, lai tā kā varētu attīstīt to. Jā, es pats arī esmu tajā ļoti iesaistīts. Arī es vairāk par Upwork. Es gan ņemu darbus, gan arī pats nolieku daudz freelance tādiem projektiem. Jā, ļoti daudz man ir. Un vajag palīdz. Un tas ir tiešām tik forši īstenībā, tik atvēr šo te pasauli dažādiem cilvēkiem. Un tiešām man te jebkādi uzdevumi, jebkādi mazie, pat ko mēs brīžiem pat neliekas būtiski, bet tas noņem no tevis arī to slogu kā darba darītājiem. Mazos, ko deleģēt kādam citam, kas izpildīs. Un tā kā te cilvēkiem jāatcerās, ka mums katram ir kaut kādi mazie talantiņi, ko mēs varam izmantot, ko cits ir gatavs tomēr maksāt par to. Un kāpēc to arī neizmantot, vai ne? Tieši tā, tu dod opcijas citiem cilvēkiem, paņemsim, ja tev vajag uztaisīt kādu brošūru vai kaut ko tādu, tu vai kādam samaksāt tos pašus $5. Un jā, tas iekonomēs tev daudz laika, jo tu pats varētu sēdēt un vairāk stundas to taisīt. Jā, ļoti tā gan. Jā, bet šitas tu tikai sāki no Covid laika padarīt. Strādāt tādā ziņā online, jā, es sāku tikai no Covid. Tas sauc līdz, es nezinu, vai tu dzirdi, izklausās, ka ārā vienkārši apturības. Tātad es sāku no Covid laika pirms tam. Es tā kā strādāju pati sev, rakstot blogu ar YouTube vlogiem un ar tādām tā kā mazām lietiņām šur un tur. Bet ar Covid laiku es tā kā sāku pilnā laikā tieši ar SEO marketingu un ar to tā kā blogošanu, vairāk arī ar citiem cilvēkiem. Tātad, principā arī šobrīd, ja kāds, kas mūs klausās un kādam ir vajadzīga palīdzība, viņi tā kā droši var pie tevis griezties un var nolikt tevi kādam darbiem. Super. Tas gan forši. Jā, bet klausies, ir viena lieta, par ko es tev gan gribēju vēl parunāt kārtīgi. Freedom Society. Es zinu, ka tas projekts ir bijis un viņš ir beidzies, bet ārkārtīgi interesants un kaut kas tik skaists, jo man liekas, tā ir viena no tām lietiņām, ko ļoti daudziem ceļotājiem, kāds viens sapnīts. Tad, kad ceļotāji prasa, ko tu gribētu, tā pa īsti, un ko tu gribētu darīt, vai kur tu redzi sev, pēc gan daudziem ir es gribētu kādu mazu viesnīciņu, kādu viesu namiņu, vai kafejnīciņu, vai restorāniņu, kaut kur pie jūras, skaistā vietā. Un te tu esi, un tev bija fantastiski skaista vietiņa. Tā kā pastāst par to nedaudz vairāk, kā tas sākās, kāda ir ideja, kā pie tās tika un kāpēc nācās no tās atvadīties. Tad, kad es sāku ceļot tā kā, principā backpackers, tad man bija 19, 20 gadi. Tas es kaut kā es skatījos uz tiem citiem cilvēkiem, jau varbūt mazliet vairāk gadi, kā man. Es skatījos un es domāju, wow, es ļoti gribētu kaut ko tādu, tas ir vienkārši kaut kas neiedomājams. Un es arī tā kā ar to ideju galvā domāju, kur varētu kaut ko tādu uztaisīt. Tad es domāju, Balī jau ir pārāk daudz tā visa un Bankokā tas ir neiespējami un arī skatoties, kur tie likumi atļauj to. Un tad aizbraucot uz Filipīnām, es atradu to Siargao salu, un man bija tāds, wow, šitai vietai ir potenciāls. Un tajā brīdī, protams, man nebija tik daudz naudiņas, lai varētu nopirkt sevi. Tā labā daļa Filipīnās ir tas, ka tu vari īrēt zemi. Zemes īre ir 25 līdz 25 gadi, un tad es iedomājos, es domāju, pēc 50 gadiem jau pēc 50 gadiem es vairs par to nedomāšu. Tad man bija tāds, wow, interesanta ideja. Un es apspriedu to ar savu mammu, mums bija abām divām mazliet kaut kādi iekrājumi. Es teicu, vai viņi grib palīdzēt.
Un viņa izklausās ļoti krūti, un man mamma arī ir ļoti tāds avantūrisks cilvēks, un viņai patīk iet un darīt. Tā kā viņi bija tā, vai daram. Es teicu, labi, vai taisīsim poteli. Un tad, jā, tajā brīdī man tā ideja sāka tā kā rasties, un es atradu zemes gabalu pilnīgos džungļos, vienkārši pēc maz vai pilns ar palmām un nezālēm un noteikti čūskām. Un tad es domāju, šitais būs īstais. Un Filipīnās cilvēki ir ļoti draudzīgi. Tā kā man paveicās ar to, ka viņi runā arī angliski ļoti labi, bet man paveicās ar to, ka es varēju pakomunicēt savu to ideju un atrast kaut kādas lietas, kas varbūt tās gribētu man palīdzēt. Nu, tā kā nevis kaut kā finansiāli vai to biznesu, bet, pieņemsim tos darbiniekus. Un tad es kaut kā sagatavoju to grupu ar cilvēkiem, kas kā iekšā tajā īpašumā un pļāva no sāli un tīrīja visu un lauza akmeņus ar likām rokām. Un es vienkārši es biju pilnīgi apbrīnā par to. Un es domāju, apmesties, kā var tādas lietas vispār izdarīt. Un no tajā laikā, cik man bija, man liekas, man bija 23 gadi. Un es vienkārši es biju rīktīgi nice. Un es vienkārši pat par sevi brīnījos, ka es esmu uzņēmusies to, jo, protams, katrai tādai idejai ir milzīgs risks. Un tad dabūt tos konteinerus, jo tas ir kā konteineru hotelis, dabūt tos konteinerus no cita Filipīnu gala uz to salu. Tas arī bija vienkārši pasākums ar vienu kuģi, ar otru kuģi. Jā, un tā kā tas viss sāka attīstīties soli pa solim, vienkārši es dienu un nakti, man liekas, skatījos YouTube video un vienkārši pati, man liekas, kļuvu tajā brīdī par arhitektu, par interjeru dizaineri un visu, ko es iemācījos, tīri vienkārši pēc mazai no YouTube, kā uzbūvēt foteli. Un tad visas tās idejas tā kā pilnveidot bija ļoti, ļoti forši. Un arī tas bija, ja te cilvēki, kas palīdzēja un projekts bija ļoti skaisti, es saku, es tad pastāstīšu. Un tiešām ļoti forši. Un tajā laikā, kad projekts funkcionēja, tad vienmēr viņš bija pilnībā nopūkots un viss istabiņas bija rezervētas. Es atceros, kā mēs ar mammu skrējām, viena tīrīja istabiņas, otrā gatavoja viesiem brokastis, jo mana mamma, viņa bija ar mani Filipīnēs tajā laikā, un mēs vienkārši uz visām pusēm brāvāmies, jo gribējām pašas visu izdarīt. Es tādu mammu, tad labi nolīkstam, taču lūdzu kādu cleaning lady. Viņa saka, ne, ko tu tur, ne, es neticu te kvalitātei, es labāk pat iztīrīšu. Es tādu. Viņa netic kvalitātei, tīrīšanas kvalitātei. Viņa māja, lai viss ir ļoti tīrs un ļoti kārtīgs. Tad tā mēs skrējām pašas un to visu darījāmies. Un redzi, tas bija līdz, jo mums sanāca vienkārši liktenis laikam kaut kā nesalika visu tā pareizi, jo mums sanāca atvērties 2019. gada oktobrī. Vienkārši tas bija bētaini. Jo mēs atvērāmies oktobrī un visas robežas, man liekas, tad aiztaisījās kaut kad ap februāri, vai ne? Un tad nākamā gada mums bija 5 mēneši, lai būtu tāds labs laiks, lai funkcionētu. Un tad Covid laikā, protams, Filipīnās viņiem bija ļoti strikti, viss nevarēja iebraukt, izbraukt. Un tad man tur palika pāris cilvēki, kas ilgāk bija izīrējuši uz ilgtermiņu, uz kādiem 6 mēnešiem, tie, kas tur palika iesprūduši. Un tad, man liekas, tas bija 2021. Kaut gadu vēlāk, kad Filipīnām pagāja pāri milzīga viesuļvētra un visu salu nonīcināja. Tā, ka norāva tumtus, izsita logus, aizrāva visu projām. Es atceros, nebija ne sienu, toaletēm, nekā. Tad mēs smējāmies, ka var iet nokārtoties ar skatu uz džungli. Tā kā tad, principā, tas viss, ko mēs bijām investējuši, lai to visu uzbūvētu, vienkārši palika pliki konteineri, palika vienkārši tas dārgas. Un tajā brīdī es domāju, ko lai dara. Un sanāk, es biznesu pārdevu tikai tagad runāju 2 nedēļām. Jo mēs vēl ņēmāmies, mēs vēl mēģinājām višņās atjaunot,
Mums kopā par 7 istabiņas no 7 mēs atjaunojām 3, bet mēs sapratām, ka tas ieguldījums, lai atjaunotu visu vēlreiz ir ļoti liels, un tad mēs izdomājām vienkārši to biznesu un to ideju pārdot, lai varbūt tās vienkārši nezaudētu vairs tik daudz naudu. Tagad es tāda sēžu un domāju, kur varētu kaut ko nākamo. Un man mamma arī teica. Gribās vēl vienu. Jā, labprāt, varbūt vienkārši tur, kur nav tik daudz viesuļvētru stipru, par ko mēs nebijām aizdomājušies, kas arī bija bad timings, jo pēdējā viesuļvētra, man liekas, ir bijusi pirms 20 gadiem, kādiem sakām. Jā. Nē, bet redz, pieredze punkti tagad ir uzklāti. Ir ļoti liela mācība. Viss kaut kas, es domāju, otrais ir daudz vienkāršāk to izdarīt. Tā kā es domāju, lai veicās noteikti. Paldies. Jā, noteikti. Es noteikti plānoju kaut ko līdzīgu, vai kaut kur vienkārši tagad ir tas laiks atrast, un vajag to, ka ir tas klikšķis, un šitā gribu šito te darīt, un tad būs. Kādas ceļotājs tu gribētu pie sevis? Man ļoti, redzim, tas hotels, kas man bija, viņš bija vienkārši, varbūt neteiksim ļoti tā kā backpacker, bet tāds average, tāds vidējs, ne super backpackers, bet tāds. Un man cilvēki arī bija ļoti forši, jo tagad jau, tad, kad es esmu mazliet vecāka, tad ir ļoti liels prieks satikt cilvēkus, kas ir līdzīga vecuma vai ar līdzīgām tā kā idejām un to skatu uz dzīvi, arī tie, kas varbūt tās ceļo online, un ceļo un strādā online, tas ir tā kā tāds ļoti forši, tāpēc, ka tad ir vienmēr par ko pārunāties un vienmēr ir ļoti liela, tā kā tās pieredzes apmaiņas un tās viss, bet principā man nav iebildumi nepret kādu ceļotājiem, jo tas viss ir jātīties savs profils, tas viss ir ļoti forši. Bet tu biji tas hosts, kurš vakarā pie lielā galda kopīgā ģimenes ar visiem vietējiem ceļotājiem apsēžās un pļāpā un sēž. Jā, tā bija. Es atceros, ka mēs sēdējām līdz vēlām naktīm. Tā kā jā, man tas ļoti patīk. Zini kā, tas ārkārtīgu piedod vērtību vietai. Es vienmēr zinu, ja tajā vietā ir pats īpašnieks, īpašniece uz vietas un sēž un dzer mums kopā āliņu un pļāpājam, fantastiski. Tas ir pilnīgi cita pieredze. Tas ir tas ģimeniskais kopūšanas feelings, beigas, tas man ļoti patīk. To noteikti arī nākošajā vietā, ko izveidos, noteikti saglabāšu šo te un to cilvēku novērtēt. Jā, klausies, paklausies, stundu aizmājušies esam, bet uz beigām man arī vēl jautājumi ir, tā kā nekuriem mēs vēl nepabeidzam, tā kā nobeidzam ar skaistiem jautājumiem. Un tas pirmais jautājums, ko es parasti uzdodu, ir par to kaut kādu vietu, kurā tu gribētu atgriezties vēlreiz, bet jau ar kādu kopā, ar ko dalīties šajā piedzīvājumā, emocijās, sajūtās. Vai tā ir vieta, vai tas ir kāds piedzīvojums, varbūt tas, kas tas ir? Es domāju, ka Šrilanka, un man arī tas ir tas, ko mēs darīsim drīzumā atgriezties Šrilankā un izbraukt viņu ar tuktuku. Un es gribētu, lai mans vīrs to piedzīvo, jo tas arī ir kaut kas, tas ļoti citādāks ceļošanas veids, un tas vispār nav luksus, bet tas ir tas, ka tu sēdies pie stūres tuktukam, triciklam, un maudz riņķī par Šrilanku, un tev ziloņi šķērs un ceļo tā. Tā kā tas ir kaut kas, ko es ļoti gribētu, un mēs arī esam to ieplānojuši uz oktobri īstenībā, tā kā tas jau plāns pilnveidojas. Super. Burvīgi. Tas būs ļoti skaists ceļojums, viennozīmīgi. Tas gan burvīgi. Nākamais jautājums par citiem ceļotājiem. Līdzīgi jau tu apmēram pieskāries jau par viesnīcu, bet kas ir šīs te sajūtas vai īpašības, ko tu citos ceļotājos vērtē visvairāk? Man patīk vienkārši cilvēki. Tādā ziņā cilvēki vienkārši, ka pieņemsim, tev kaut kas nepatīk tajā vietā, kur tu paliec, vai es nezinu, ka trūks toalets papīrs pieņemsim, vai tev aizmirsa istabiņu iztīrīt, vai kaut kas tāds, ka
tas nav tas cilvēks, kas ies un taisīs traci vai strīdēs ar konkrētu cilvēku, kas pie lietām ar vienkāršību, kas smejoši, Slaus, man īstenībā šodien neiztīrīja. Un tad finī, ja tu pieeji tām lietām vienkārši un ar smaidu, tad pieņemsim tas īpašnieks vai tas apkalpojošais personāls būtu tā, piedodies. Bet tas, kā tu attiecies pret tiem cilvēkiem, kad tu neattiecies, kad tu esi baigais boss vai baigi tāds, krūtais, bet kad tu attiecies pret cilvēkiem kā pret vienlīdzīgi, man liekas, tas ir ļoti svarīgi gan ceļotājos, gan vispār cilvēkos pārstos par sevi. Zināt, tas saucās vienkārši apusējais respekts. Tas ir tik svarīgi. Jā. Ir. Un tā, tad ir jautājums, ko man uzdeva iepriekšējais viesis, un tas ir par kādu vietu, kurā tu esi bijis, kas ir viss tālāk no civilizācijas, kaut kāda tāda saucamā remote place. Viss tālāk no civilizācijas. Interesanti. Es domāju, ka tās pašas Filipīnas, jo pārsvarā tas, kur es esmu ceļojusi, ir tāds standartiņš jau, kur ļoti daudz cilvēku un turisti daudz. Bet tad, kad es iesāku Filipīnās, es pavadīju kādus 6 mēnešus, un tad es biju Filipīnu pašos ziemeļos aizmaldījusies, jo Filipīnas arī milzīga valsts. Es biju pašos ziemeļos aizmaldījusies, kur nebija pilnībā neviena turista, kur es nevienu neredzēju, un vietējie bija ļoti pārsteigti, par kādu turistu arī redzēt. Tad tas tā kā Filipīnu paši tālākie nostūri, un ir daudz tādu, ko Filipīnās var atrast, kas ir vienkārši pilnībā nereāli. Tur ir pludmales tik skaistas, un nevienas dzīves vesels. Ja tā saucamā Filipīnas Skotija, ne? Jā, fantastiski. Tur nav neviena. Jā, fantastiski. Un tev ir arī jautājums nākamajam viesim. Ok, nākamajam viesim es gribētu pajautāt, atkarīgs, kas būs nākamais viesis. Es varētu pajautāt, tā viena vieta vai lieta, vai pieņemsim apskates objekts, kas tev ir atstājis tādu wow. Tad vienkārši tev liekas, wow. Tieši tā arī izsakoties, ka tu esi apēdis to vai ieraudzījis to vietu vai lietu, ka es šokā. Tas ir tāds jautājums, kas liekas interesants. Burvīgi, ļoti labs jautājums. Tiešām. Labi, Linda, liels paldies tev, kā atradi laiku. Paldies, kā atnāci podkāstiņu, ko kļāpājām, bēgiņšīgi. Tā kā, labi, tad jau mēs tiksimies ar tevi gan jau vai no Āzijā, vai Meksikā, vai ne? Noteikti paliekam kontaktos un būtu ļoti forši satikties vienalga, kur. Labi, liels tev paldies. Čau, čau. Čau.